Pieņemsim, ka tu māki 3 lietas. Viens, tu māki lasīt tablatūras, un, ja es tev saukšu tagad ļoti ātri visādas ciparus, tu sapratīsi, kā viņus atrast uz ģitāras. 2, tu māki nospēlēt mažoru gammu pa visu grifu, un iespējams jau kaut kādā mērā var to darīt visās tonalitātēs. Un 3, tu māki nospēlēt mažoru un minoru trīsskaņas ar apvērsumiem arī pa visu grifu. Un tagad tu esi nolēmis, ka ir laiks strādāt pie mažoru un minoru trīsskaņu arpēģijām. Tad šis video ir tieši priekš tevis. Tas, ko šajā video es nodemonstrēšu, ir kā nospēlēt mažoru un minoru trīsskaņu arpēģijas pa visu grifu visās 5 formās do tonalitātē. Sākumā es katrā no formām viņus vienkārši nosaukšu, lai vienkārši mēs būtu lietas kursā, kādas notas konkrētajā formā ir. Un pēc tam būs 4 sitieni priekšā, un ceturdaļās šīs notas tiks spēlēts no zemākās konkrētajā formā līdz augstākajai un atpakaļ. Tas ir tāds kā ievadu punkts. Pēc tam, kad šīs visas formas ir apgūtas, viņas būtu jānostiprina visās tonalitātēs, zinot, kā šīs notas sauc dažādos ritmos, nevis tikai ceturdaļās, un varbūt arī dažādās sekvencēs. Sekvences pa 3, varbūt sekvences pa 4 un tā tālāk. Ķeramies pie lietas. Tad do tonalitāte. Sākumā es nosaucu mažora arpēģiju, pēc tam minora arpēģiju, un tad es pārvietojos uz nākamo formu un tā tālāk. Tātad do mažora trīsskaņa arpēģija šajā te lokācijā notas 3, 3, 2, 5, 5, 5, 3. Sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Minora trīsskaņa arpēģija. 3, 3, 6, 5, 5, 4, 3. Sol, do, mi bemol, sol, do, mi bemol, sol. 4 sitieni priekšā. Sākumā mažora trīsskaņa arpēģija uz augšu uzliek ceturdaļās, pēc tam minora. 1, 2, 3, 4. Tagad minora. 2, 3, 4. Dodamies tālāk uz nākamo formu, mažora trīsskaņa arpēģiju. 8, 7, 5, 5, 5, 8, 8. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Minora trīsskaņa arpēģija. 8, 6, 5, 5, 8, 8, 8. 4 sitieni priekšā, mažors, 2, 3, 4. Un tad būs 4 priekšā un minors. 2, 3, 4. Divas formas ir, vēl 3 priekšā. Nākamā. Do mažora trīsskaņa arpēģija uz augšu. 8, 7, 10, 10, 9, 8, 8. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Minora trīsskaņa arpēģija. 8, 11, 10, 10, 8, 8, 8, 11. 2, 3, 4.
trīskaņa arpēģiju. 2, 3, 4. Nākamā lokācija mažora trīskaņa arpēģija. 12, 10, 10, 9, 12, 13, 12. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Minora trīskaņa arpēģija. 11, 10, 10, 13, 12, 13, 11. 2, 3, 4. Un minors. 2, 3, 4. Un pēdējā forma, mažors uz augšu, arpēģija. 12, 15, 15, 14, 12, 13, 12, 15. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Un minora arpēģija. 15, 15, 13, 12, 13, 16, 15. Sol, do, mi bemol, sol, do, mi bemol, sol. 2, 3, 4. Un minors. Tas arī viss. Noslēdzot šo video, es varbūt mazliet pastāstīšu. Es apzināti video sākumā daudz nerunāju, lai uzreiz varam iziet praktiskiem cauri, konstatēt, kas sanāk, kas nesanāk. Un šie noslēdzošie komentāri. Pirmais būtu sākat lēnām, precīzi, apzināties, kas tās ir par notīm. Tas noteikti nav slikts uzdevums, ja jūs šo spēlējat un arī dziedat vienlaicīgi. Nākamais ir spēlēt visās tonalitātēs. Mana rekomendācija būtu, varat pamēģināt, man ir tādi kvartu kvintu apļu backing traki, kuros es spēlēju, es spēlēju, bet šie backing traki skan, precīzāk sakot. Un jūs varat nospēlēt šīs arpēģijas visās tonalitātēs. Jo viens ir, ka jūs varat sākumā pierast do, ok, forši, bet arī citās. Un ar šiem backing trackiem jūs paši varat izveidot savu pieeju, kā jūs pie tā darbojaties. Kas vēl tāds? Es neargumentēšu šajā video, kāpēc šī lieta būtu vajadzīga. Es izteikšu tādu pieņēmumu, ka visticamākais, ja tu jau šo video noskatījies līdz beigām, es varbūt jau studēju mūzikas akadēmijā vai mūzikas vidusskolā, vai varbūt, nezinu, bērnu mūzikas skolā vai pie kāda pasniedzēja vai ko. Bet tu jau saproti, ka ir šie mūzikas dažādi šie elementi, akordi, arpēģijas, intervāli, gāmas, dažādas, tas ceļojums ir ļoti tāls, un viņam nav nekāda shortcut. Bet viena lieta, kas ir būtiska, ka tev ir sistemātiska pieeja, ka tu saproti, ok, tagad es strādāšu pie mažora trīskaņiem, ok, tagad pie minora, tagad varbūt laiks pāriet pie septakordiem un tā tālāk. Un viens tāds varbūt arguments, kāpēc šie video ir forši, tāpēc, ka arī, ja tu kādreiz ies pie kāda pasniedzēja, viņam noteikti, kurš ir pieredzējis, un varbūt tev ir interesanti jautājumi, kā tur melodijai pielikt akordus klāt un tā tālāk, tu ietaupīsi diezgan daudz laika gan sev, gan arī viņam, ja tu jau šīs pamatlietas mācēs. Jo
Viens ir varbūt, tu esi tikai sācis spēlēt ģitāru, tu vēl īsti nesaproti, kas notiek, tur tas process ir, nezinu, kāds no kuram viņš ir, un tas ir pilnībā ok un tā tālāk, bet ja tu izdomā, ka ir laiks iet nopietni tālāk, sistemātiski strādāt, un tu saproti, ka nav shortcut, un ir jāinvestē laiks, lai zinātu, kā nospēlēt šīs notas pa visu grifu dažādos savirknējumos un tā tālāk, un saproti, ka mūzika sastāv no šiem pamatelementiem, un no tā izbēgt nevar. Tad ir forši, ir piemēram šāds video, kuram tu vari iziet cauri, vienkārši priekš sevis pārbaudīt, vai tev sanāk. Jo viens ir tas, ka varbūt tu teorijā tu zini, jā, tu saproti, ok, ir, un tā tālāk, bet tev ir 4 sitieni priekšā, un tev tiešām, ka tu nospēlē, tev nebūtu jājūt kaut kāda liela piepūle to darot. Kad tu sauc tās notas, tu viņus spēlē, bet tāds, man liekas ļoti viegli. Ja tu ir baigi jāfokusē un šeit jāskatās un jādomā par to un tā tālāk, tad tas varētu būt viens tāds būtisks indikators, ka varbūt tu neesi pietiekami daudz šīs lietas, es lietošu vārdu trenējies. Labi, tad šajā video tas arī viss, un domāju, ka te es arī noslēdzu. Atā.